Sveikārta! Šodien grāmatu apskats, un es gribu pastāstīt par kādu brīnišķīgu grāmatu. Man pēdējo nakšu gultas biedrene, un tās ir Valentīns Frēmans atmiņas grāmatā Ar Dievu Atlantīdu. Tā ir grāmata, kas, kā raksta pati autora, esot tapus gandrīz 10 gadu garumā, un, teiksim, tas emocionālais pārdzīvojums, atceroties savu bērnības zudušo pasauli, esot bijis tik spēcīgs, ka viņa pat nebūtu varējusi viņus pierakstīt. Un tad nāk uz talkā Gunta Strautmane, kas faktiski šīs grāmatas līdzautori, ka šīs atmiņas ir uzklausījusi, ierakstījusi diktafonā un pēc tam arī rediģējusi un sakārtojusi un pārrakstījusi. Protams, loģiski rodas jautājums, kāpēc Valentīna Frēmana savā cienījamā vecumā sevi tā moka, kāpēc viņa ir uzņēmusies šo darbu darīt. Un savā absolūti neatdarinājumajā runas veidā, ko varbūt arī tu atceries no viņas lekcijām kaut vai kino galerijā, kur gandrīz vai katra frāze var kļūt par aforismu, viņa atbild manai kolēģei Rutai Rikšai. Un man ir jāizpilda savus pienākumus. Man ir draugs ārzemēs, ungāru rakstnieks Ištvans Örsi, kurš uzrakstīja arī atmiņu grāmatu gan par to laiku, kā viņš sēdēja cietumā komunistiskajā Ungārijā, pēc tam, kad viņš kā jauns students bija piedalījies tais atcelšanās 50. gados. Tagad viņš ir miris nesen. Uz mūža beigām viņš uzrakstīja un raksta, ko tas smagi atcerēties. Visu laiku es tā kā vairījos rakstīt par to. Bet tagad es jūtu, ka mirušie sāk palikt nepacietīgi. Un kad es izlasīju šo teikumu grāmatas ievadā, es sapratu, ka tā ir taisnība, ka man arī tā ir, un man tas brīdis ir pienācis. Tas ir mans pienākums vienkārši. Nekas nepaliek ne vieglāks, ne smagāks no tā, bet man jāsaka, ka es ļoti kautrējos. Tā tas ir ar cilvēkiem, kas ir pieraduši rakstīt par mākslas parādībām, nevis par sevi. Kas tad ir šī Atlantīda, kas iekodēta grāmatas nosaukumā? Es teiktu, ka tā ir ebreju, baltvācu, krievu, katrā ziņā paudzēs labu izglītību guvuši dzimtu un ģimeņu sadraudzību, kas veidoja Rīgas kultūras dzīvi pirms 2 pasaules kariem. Faktiski tā ir tā pati Alberta iela, ar kuru mēs tik ļoti lepojamies turistu priekšā, tikai šoreiz nevis no fasādes puses, bet tas, kas ir tiešām bijis šajos dzīvokļos. Dzīve, gaiss piepildīts ar klavieru skaņām, ar izmeklētu gaumu, ar cildeniem tikumiem, un jāsaka gan, ka Valentīnai Frēmanai viņas vecvecāku dzīvoklis atradies Alberta ielā, bet arī viņas bērnība arī tiem laikiem ir bijusi diezgan neparasta. Proti, viņas vecāki dzīvojuši Berlīnē, un viņa mazmeitene vai guvernants pavadībā vai vēlāk jau apmēram 10 gadu vecumā viena pati, gandrīz katru nedēļas nogali ir devusies uz Berlīnu ciemoties pie saviem vecākiem. Un viņas vecāki savukārt māte, kā viņa pati raksturoja, bijusi ļoti skaista sieviete un sabiedrības dvēseli, un tēva finanses darījumi savukārt bija saistīti ar to laiku nevis dzimstošo, tas drīzāk ir mēmā un skaņu kino nomaiņas ēra. Katrā ziņā ar kino industriju, līdz ar to viņi mājās Berlīnē ciemojušies tāda mēroga personības, kur viņi vēlāk pieminot savās lekcijās par mēmā un skaņu kino dzimšanas laiku. Viņi var teikt, ka viņi personīgi šos cilvēkus kā bērns ir pazinusi un viņi tikuši uzņemti viņu vecāku mājās. Un šobrīd es vēl grāmatā neesmu tikusi līdz beigām. Es mazliet, lai varētu pastāstīt, sāk lasīt no beigām, bet principā es vēl maldos starp Berlīnu un Parīzi, kur pagaidām vēl mazā Valentīna cīnās ar savām guvernantēm un izzina pasauli, uzsūcot iespējas kā sūklis. Bet grāmatā ir aprakstīta arī drusku skarbāk piedzīvojumi, proti sekojošās finanses krīzes, kur viņa vecāku ģimene zaudēja savu bagātību un spiest principiāli mainīt dzīvesveidu, gan arī pavisam skarbs lapus par ebreju vajāšanām, par laikiem, kur padomju okupācija un vācu okupācija nomaina vienu otru ik pa pāris nedēļām, un chronoloģiski šī grāmata beidzās 45. gadā, kad Valentīna Frēmana, kā viņa raksta, viņai bija jāsāk pilnīgi jauna dzīve pasaulē, kas viņai bija pilnīgi sveša, proti padomijā, un kurai viņa nebija gatava ne mentāli galvā, nedz arī tīri fiziski. Viņa nebija jutusi vienkārši šīs paralēlās pasaules dzimšanu un pastāvēšanu. Viņa ir vienīgā, kas no savas dzimtas, ģimenes un sabiedrības ir palikusi dzīva, un tādā nozīmē arī šis nosaukums Atlantīda. Kāpēc šī grāmata bija tik gaidīta? Viens no iemesliem, protams, tā ir vēsture. Kā jau zinātniece Valentīna Frēmana ir arī lūgusi palīdzību vēsturniekam Marģeram Vestermanim, kurš ir pārbaudījis šos atmiņu faktus, salīdzinājis ar vēstures faktiem, tā kā tā ir tiešām oficiāli baudāma
apstiprināta vēstures liecība. Bet pa daļai es teiktu, ka atmiņas par šo laiku, kas tik maz ir aprakstīts, mums ir kopīgs. Arī man dzimti ir pārdzīvojis līdzīgi Atlantīdu, un es to lasu kā atmiņas par laiku, par ko es tikai nedaudz nojautu. Un trešais, protams, Valentīna Freimana to neizceļ, bet tās ir piemineklis arī Valentīns Freimans, absolūti neordinārai personībai. Kādu lomu Valentīna Freimana savā ļoti cienījamā vecumā, jau tuvojas 90. jubilei, joprojām var izbaudīt joprojām mūsdienu kultūras ainā, lai liecina kaut vai tas, ka šīs grāmatas izdošana ir atbalstījis režisors Alvis Hermans, ziedojot visnotaļ prestižo Konrāda Vulfa prēmiju, ko viņam pavisam nesen piešķīra, ar veltījumu skolotājai. Grāmatas atvēršanas svētki arī jaunajā Rīgas teātrī Alva Hermaņa valstībā jau rīta 6. decembrī. Jā, tā kā jaunums, uz kuru droši vien ir vērts likt vai nu gaidas ieraudzīt bibliotēkas plauktā vai visticamākais. Personīgi Valentīna Freimana rītdien grāmatas atvēršanā. Paldies Andai Buševicai.